Tā, sveiki visi. Man liekas, mēs varam sākt. Varbūt ir kāds, kurš vēlas pirmais. Brīvība ir tad, kad ir iespēja izvēlēties. Es varu izvēlēties visu, ko vēlos, bet mana māte to nesaprot. Viņš jau sen ir prom. Tu ļauj viņam mazāties riņķī. Es ļāvu. Tu jau viņam nekad neko nesaka, viņš tikai no rīta atnāk mājās. Un ko tur to grib teikt? Neko. Man liekas, ka mamma gribēs ar tevi runāt. Nē, nekas. Varbūt vēlēs kaut ko iegūst. Jau vēlas, es labāk tieši kolēt. Pagaidi. Tu apdomāji man piedāvājumu? Kādu piedāvājumu? Nu kā, mēs taču jau izrunājam par mācībām ārzemēs. Nē, es tur nebraukšu. Kādas muļķības brauksi gan? Dokumenti taču jau ir nokārtoti. Jautājums ir tikai, kad tu brauc. Nu, es domāju, kādu nedēļu ātrāk varētu apskatīt pilsētu. Tu vispār manī klausies? Es pats gribu izvēlēties. Tā ir mana brīvība. Kādā tonī tu vispār runā ar mani? Tu nāc un ej, kad tu gribi. Bet tu to nenovērtē. Bet, mammu, brīvība ir tad, kad ir iespēja izvēlēties. Es runāšu ar tavu tēvu, tas vairs nav apspriežams. Mammu! Reizēm mēs nenojaušam, cik nozīmīgu lomu spēlē dažādi cilvēki mūsu dzīvēs, kā viņi spēj mainīt un iespaidot mūsu uzskats. Pat tik vienkārši jēdzienu, kā brīvība. Man ir iespēja izvēlēties, bet ne to, ko es vēlos. Artur, varbūt tu vēlas padalīties? Nē, Konstantīn, negribu. Kāpēc ne? Jo es esmu brīvība. Sveiks, Markos! Sen es redzēju, cik tiek labi palīdēs, ko sanākus. Wow! Tev ir ļoti smuks kurpes kājās. Tā turēt. Riktīgi labi. Man patīk. Tu zini, kā tu tikko uzgrūdies? Tu zini, ar ko tu vispār runā? Eo! Viņš nezina, ar ko viņš runā. Tu zini, kas es esmu? Eo, tu! Halo! Tu zini, kas es esmu? Jūs vispār kādi zināt, kas es esmu? Tagad viss klausieties! Apklusti! Aizveries! Aizveries taču! Es esmu brīvība! Jūsu nožēlojamies mazās dzīvītēs nemaz nav tāda lieta kā brīvība. Es vienīgais esmu brīvs un uzdrīstos tāds būt. Jūs pat nenojaušat, kāda ir sajūta būt pa īstam brīvam? Esmu brīvība. 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 Es 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 esmu brīvība, es esmu brīvība, es esmu brīvība, es esmu brīvība. Vēl kāds? Es gribētu izteikties. Jā, lūdzu. Brīvība ir filozofiska kategorija. Cilvēki iespēja darboties saskaņā ar savām interesēm un mērķiem. Taisnība, bet ne vienmēr šie mērķi ir sasniedzami vai pēc iespējas realizējami. Mani sauc Henrijs. Nu, vispār jau Henriksons, bet draugi mani sauc par Henriju. Zini, kad draugos šīs kameras grieztos, viss pazūd. Gan griezti, kad sieva, kad tu. Pilnīgi jūtu meža gaisu ieplūstam plaušās. Tā tik ir brīnišķīgi sajūta, vai ne, seržant? Kā tev šķiet? Es tik esmu tas, kas sēž cietumā, bet es varu runāt ar jums. Nu, seržant, kas jūs mēli norijāt? Man tur ārā viens negaida. Un jūs? Nu, seržant, jūs mēli norijāt. Mēs tak iepazināmies. Mani sauc Henrijs. Jau aizmirsāt? Nu, tā, seržant, nodziedam kaut ko.
Nepamet mani, oi, nepamet, nu dzied līdz, nepamet mani. Kādēļ tu nedziedi, seržant? Manas dziedis lūst, tad bija jābūt dotam. Zini, seržant, tev ir ļoti skaista sieva. Viņa noteikti tevis tur zem tupels, kamēr pati laiž pa kreisi. Ko tu vispār zini? Caurām dienām sēdētam šajā būcenī. Es esmu brīvs! Es esmu brīvs! Es varu aizsļot, cik tālu vien gribu. Mans prāts ir mans ceļvedis un neko vairāk man nevajag. Bet tu esi niecība. Un savā aprobežotajā iztēlē, kas nav lielāka par sērkociņu kastīti, tu vari noslīgt. Tu esi savs iedomu brīvības gūsteknis. Darbs, māja, darbs, mājas, darbs un mājas. Aizver muti! Es esmu brīvs! Brīvs! Manas zilās debesis! Brīvība! Es vēl nesaprotu, ko es šeit daru. Un kā tev šķiet? Kas ir brīvība? Tādas nav. Es esmu brīvība. Šķiet, mēs šodien esam beiguši.